Ja tu skaties šo video, pie tevis droši vien ir nonācis kāds no Fox the Maker radošajiem komplektiem šūšanai. Es esmu Agrita, viena no radošajām Fox the Maker mamām, un es tev šodien parādīšu dažādus padomus, kā šūšanu padarīt vieglu un aizraujošu. Skaties, mācies, darbojies kopā ar Fox the Maker! Pēc diega ievēršanas adatā ir jāizvēlās šūt ar dzīvu vienā vai divās kārtās. Šujot ar dzīvu vienā kārtā, sākumā izšuj cauri pirmajiem 2 caurumiem, un tad diegu nostiprina kreisā pusē, sasienot abus diega galus ar dubultu mezglu. Iesaku sasiet arī vienu mezglu pie adatas, lai šūšanas procesā dzīve neizvelkas no tās ārā. Otrs veids ir ņemt dzīvi dubultā. Šajā gadījumā mezglu dzīves galā uzsien pirms šūšanas, nostiprinot abus dzīves galus kopā. Izšujot pirmos 2 pavedienus, adatu izvelk caur cilpu pie mezgla, nostiprinot to. Šo nostiprināšanu bērns var veikt pats bez vecāku palīdzības. Ir dažādas šūšanas tehnikas, iepazīstināšu ar dažām no tām. Pirmais un vieglākais veids ir šūt haotiski šurpu turpu. Šīs koku formas tam ir lieliski piemērots, bet šojot haotiski rezultāts būs lielisks un sagādās bērnam prieku. Lūk, lielisks piemērs, kā šujot haotiski ar dažādu krāsu diekiem var izšūt skaistu rudens lapupu. Otrs veids ir taisnais dūriens. Tā ir šūšana pa vienu caurumu iekšā un pa nākamo ārā. Pa vienu iekšā, pa nākamo ārā. Šajā gadījumā starp caurumiem paliek neizšūtas atstarps. Tās var aizpildīt, šujot pretējā virzienā otru reizi. Atpakaļ var šūt arī ar citas krāsu diegu, lai iegūtu krāsainu līniju. Trešais veids ir mašīnu dūriens. Sākums ir tāds pats kā taisnajam dūrienam. Šuj pirmajā caurumā no kreisās puses, pēc tam gan šuj vienu caurumu atpakaļ. Tālāk jāšuj 2 caurumi uz priekšu no kreisās puses, 1 atpakaļ no labās. 2 uz priekšu kreisajā pusē, 1 atpakaļ labajā pusē. 2 uz priekšu kreisajā pusē, 1 atpakaļ labajā pusē. Ar mašīnu dūrienu uzreiz tiks izšūta visa līnija un nepaliks tukšuma, kā tas bija šujot ar taisno dūrienu. Vēl viens šūšanas veids ir apšūt malas, veidojot cilpas. Katru reizi šuj no kreisās puses uz labo, neizlaižot nevienu caurumu. Lūk, šāds izskatās gala rezultāts šujot malas ar cilpām. Ik viens šūšanas darbiņš ir arī jānobeidz, lai tas neizārdītos. Tam var izmantot šāda veida mezglu. Izveidot cilpu kreisā pusē, 2 vai 3 reizes aptina adatu ap to un savelc līdz izveidojas mezgls. Lieko galu var arī nogriezt. Ja šāda veida šūšanas komplekts tavam bērnam ir par vienkāršu, droši ieskaties Fox the Maker mājaslapā. Mūsu piedāvājumā ir arī koku šūšanas komplekts ar metāla adatu, kā arī kartona šūšanas komplekts, gan zēniem, gan meitenēm, un arī izšujams apsveikuma kartītes, lai radoši darbošanās un prieks apgūt pirmās šūšanas prasmes. Atā!